Uzmanību, uzmanību! Šodien esam sapulcējušies, lai uzzinātu, kas notika tālajā pagātnē, kad radās dažādas personības, kas šodien ir mūsu Mežciema pamatskolas 4. A klase. Kad pamazām sāka kust ledus, radās dzīvība, vairāk cilvēku, vairāk notikumu, dažādas aktivitātes. Cilvēki viens otru pētīja, taustīja, abrīnoja, tie jokojās un daudzījās, tie bija mazi mežonēni. Ak, slinkumam nav robežu, tika izgudrots veids, kā pārvietoties. 20. gadsimtā tikām pie auto. Nāca vairāk nepieciešamības personīgumam, kā arī sabiedrībai, un vēl vairāk civilizācijai. Launi tērpi, smalkas rotas, izsmalcinātas manieres, tie bija viduslaiki. Ak, slinkumam nav robežu, tika izgudrots veids, kā pārvietoties. 20. gadsimtā tikām pie auto, un viens no draudošākajiem izgudrojumiem – ieroči. Dažas civilizācijas sāka nesatikt ar citām, tā kā zobeni šķinda, ieroči šāva, bija karš. Pat ja vardarbība ilga kādu laiku, cilvēki salīga, nācija apvienojās, iestājās miers. Pienāca 21. gadsimts, cilvēki palika modrāki, atraisītāki, radošāki un daži slinkāki. Viss, kas notika nākotnē, ir miglā tīts, varam tikai minēt, vai kāpjas biezumos zīlēt. Par to jūs paši varēsiet spriest. Taču tomēr, lai cik dažādi mēs būtu, lai kādas ķildas un izlīgumi starp mums nebūtu, mēs visi esam viena, trakulīgi, draudzīga. 4. A